Visi saspicējam ausis, saspicējam, jo studijā ir ieradušies viesi. Dons un Ozols, labdien! Čau. Ozols jau te tāds bezmaz vai kā pastāvīgais apmeklētājs otro dienu pēc Tā kā mēbele, no. Paldies par uzmanību. Zikā, baigi pierasts jūs katru dienu radio ēterā piesaukt Dons un Ozols, vai Dons viens pats, vai Ozols viens pats un ar savām sadarbībām, bet es teikšu pavisam godīgi, katru reizi jūs satikt ir baigi foršs mirklis, pārliecināties, ka jums arī viss ir kārtībā un viss notiek. Paldies liels. Paldies. Bet mēs tā nesakām Dons viens pats. Mēs tā nesakām. Vienkārši Dons. Arī bez vienkārši Dons. Nu, piemēram, tā dziesma. Tagad dziesma Dons viens pats. Iedomājies, ja tev nav dziesmas, kuras nosaukums ir viens pats. Ir, bet nav publicēts. Ir īstenībā dziesma saucās viens pats. Ko tu stāsti? Ir varianti. Ko tu stāsti? Mēs varbūt trāpīju. Tā ir zīme. Uz zelta āderi. Tas ir ļoti labi. Kad tad izdosi? Tad, kad dziesma, tā kā nobriedīs, kā saka, tā kā alus. Viņa briest vēl, tā kā alus viņam arī. Jāuzrūkst. Patiesībā. Tur kaut kādu filtru. Mēs jau diezgan vakar iztincinājām Ozolu par to, kas un kā un par šī gada tēmu. Man šķiet, Magnus, mums ir jāizmanto tas, ka mums šobrīd te uz dīvāna ir 2 kārtīgi vīrieši un jāparunā par to emocionālo visu lietu no vīriešu skatu punkta. Klau, vai jūs varat tā, es nezinu, vai viens otram vai kaut kādiem saviem čomiem, jūs stāstāt, jūs runājat par tām grūtajām lietām, par to, kas emocionāli ir smagi, vai vīrieši runā viens ar otru? Kas ir emocionāli smagi, tieši kādā virzienā? Piemēram, tur attiecībās kaut kas ir nelāks un sirdī grauž. Kad sāp naktī salauzta sirds. Kad sirds sāp naktī. Tas jau ir atkarīgs no situācijas. Man liekas, kas ir noticis un ir lietas, kuras katrs pārdomā pie sevis un izdara secinājumus. Ir lietas, ka tu aprunājies ar kādu un tad ej tālāk, bet, manuprāt, jebkurā profesijā jau ir tie saucamie tā rodeļa trasi, ja? Tu brauc augšā, tu brauc lejā, un tā mēs visu dzīvi aizbraucam līdz pēdējai stundai. Man liekas, tas nav nekas Pa lielam jau ir tā, tas tam vīrietim vai sievietei jau pa lielam ir vienmēr tas globālais jautājums vai lielākais jautājums tas, ka džeks ar džeku vienmēr ļoti labi saprotās, meitene ar meiteni ļoti labi saprotās, bet attiecībās ik pa laikam ir kaut kāda lūzuma punktu vai kaut kāds nesaprašanās un tas ir neizbēgami un tā tas ir un tā tas ir bijis un tā tas būs. Es nezinu, vai ir tādas super perfektas attiecības, kur neviens nestrīdās vai kā. Vienkārši tam kaut kā jātiek pāri. Tas Holivudas filmās ir. Jā, pusotrā stundā visu kaut ko var iepakot iekšā. Kosmopolitan žurnālos droši vien vai. Jā, Klau, runājot par ģimeni un ģimenes vērtībām, Don, tev kas ir visvairāk no ģimenes ticis tavuprāt? Ko tu esi paņēmis no viņiem? Ko viņi tev ir devuši? Viņi veidojuši manu personību tāds, kāds es esmu izaudzis, ar visām savām labajām un sliktajām īpašībām, un man liels prieks, ka man trāpījās tieši tā ģimene. Tēvs man daudz ko labi bija iemācījis, un to es ņemu tā kā vērā un atceros, un paldies viņiem, visu laiku vienmēr tā domās, pasaka paldies jums, un lai jums veicas. Klau, šajā pirmssvētku laikā ir baigā skriešana, es zinu, ir jādara visādi darbi, jāskrien pēc visādām dāvanām un jādara visas tās pirms Ziemassvētku lietas. Es jau dāvanas sagatavoju laicīgi, jo es kaut kādā septembrī sagatavoju dāvanas, un man bija skaidrs, un nekur nav jāskrien, un nav jāstāv korķos. Tu esi plānotājs, ja? Es diezgan laicīgi saplānoju lietas. Viņš ir paraugu plānotājs. Es esmu planšet. Man vēl viena ideja ienāca prātā, Don, ko tu varētu izdot. Plānotājs. Dons, plānotājs. Nē, es domāju, ka... Bet jā, es domāju, man jau tā ir iegājis. Septembrī man ir skaidrs, kas būs pa dāvanām, un tās dāvanas jau... Labi, man šķita, ka es jau esmu tāda ļoti apzinīga. Jau jūnijā jau, ja? Nē, es tā novembrī, man šķita, ka tas ir jau ātri, bet septembri tas tu man pārspēja. Klau, salauzta sirds jāatzīst, ir ļoti liels veiksmes stāsts. Kā jūs domājat, būs kaut kas vēl salauzta sirds edition 2? Vai klavieru versija, teiksim? Klavieru versija noteikti šai dziesmai, es nezinu, vai būs, kaut gan varēja pamēģināt.
studijā, pastīties, kā skan. Laiks rādīs. Es domāju, ka nav ko skriet laikam pa priekšu. Nekad neko nevar zināt, ja apstākļi un kā saka, zvaigznes, viss, kā saka, saslēgsies un viss notiksies, tad arī viss aizies, jo šis jau arī, kā jau arī Dons ir iepriekš minējis, tas tāda neapzināta sadarbība izveidojās un tikpat labi viņi arī var vēlreiz varbūt izveidoties un tikpat labi viņi var neizveidoties. Tieši tā. Tieši, ka mēs kā radījām sākumā pirmā saruna ar Ozolu bija telefona, ka pamēģinam. Ja nesanāks, neviens jau nezinās par to dziesmu. Viens neraudā. Tieši tāpat kā par dziesmu viens pats. Jā. Ir dziesmas, kuras nezinu. Un tad kaut kā tā dziesma, tā latviski sakot, iekačāja un aizgāja, vai ne? Jā, mums bija vēl, rapam bija vēl viens versijas, man pat, kad viņa bija izdota, es kaut vienu audio demo versiju biju dzirdējis, kur bišķiņ savādāk raps bija ieskaitīts, bija interesanti paklausīties, bet Citā flowā, jā, un citādā veidā tika ierapots, bet pa lielam, jā, ierakstījām un likās, kad izskatās, kad jāturpina, tādā ziņā jāturpina, jānovērt tas visu līdz galam. Vīri, jūs varat iepriecināt Katrīnu, Tīnu, Gati un arī Rolandu, jo viņi visi ir izvēlējušies tieši kompozīciju, par kuru mēs te pāris minūtes runājam. Dzīvajā nolaidīsim. Jā, viņiem visiem par prieku. Brīdis, laikam, būtu. Kungi, skatuve ir jūsu, lai skan Salauzta sirds. Ko tu šodien sēji, to tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Ko tu šodien sēji, to tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Ko tu šodien sēji, to tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Ko tu šodien sēji, to tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Zeltenais pieneņu lauks, pa kuru gājām mēs, mani vairs neuztrauc, ne man negrauž, apsolos tas vairāk neuzplauks. Pa mūsu vietām klajot, nevaidos es tevi sakti garām ejot. Bija velna, kurš bija vainīgs, tās ir mainīgs. Skaļi kliekšu visiem apkārt, esmu laimīgs. Sapnaktī salauzta sirds. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Sapnaktī salauzta sirds. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Hei, es esmu vēl viens paciets rieks, tu taču zini man, un nav nekas, kas apstādinās manu dirižablu. Tas apuldos pie pasauli 80 dienās, un pagātni tas neņem līdz, lai tā iet pie Dievu. Es un mans putns debesīs baudam bezrūpību, bet vakar diena kā konfetī zemē izbārdīt. Tā gribot, negribot, gružos lēnām pārvēršās, un pēkšņi manai augstprātībai sirds pat iesāpās. Bet vakaros, kad saule riet, jūtas vēl stiprāk vajā, un viss mans emociju mais ir atkal nu jau vaļā. Tur atmiņas tik daudz, cik daudz ir zvaigžņu debesīs. Es pulētās ik vakar, bet tās jau vairs nespīd. Salauzta sirds, salauzta sirds, salauzta sirds, salauzta sirds. Sapnaktī salauzta sirds, salauzta sirds, salauzta sirds, salauzta sirds, salauzta sirds. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj. Ko tu šodien sēji, ko tu rīt pļauj, ko tu rīt pļauj, tas tev parīt jau ņem un ieskauj.
Jā! Paldies par balīti! Paldies! Sēžot, mēs pirmo reizi, man liekas, nodarījām līdz galam sēžot. Jā. Skaisti. Paldies jums, paldies 5LV. Paldies, Pirms mēs atvadāmies, ko jūs esat gatavi novēlēt nākamajā jaunajā gadā tām ģimenēm, kuras ir vai nu pavisam nesen uzzinājušas, ka ir bērniņi gaidībās, vai viņiem tikko bērniņš ienācis? Tādus labus vārdus, labus ceļu vārdus. Lai katrs tēvs savai meitai vai dēlam ir supermens un es nezinu, supersievietes nav, bet Ir supersievietes. Noteikti, lai katra sieviete priekš savu dēlu vai priekš meitas ir supermāma un jā, tā ir nākošā paudze, tas ir turpinājums kaut kādam, bet jums tā kā ir vērts to padomāt. Visnotaļ, jā. Cits nākamais līmenis ir sasniegts, tā kā... Tie punkti, experience punkti spēlē jākrāj, lai tik nākamajā. Jā, galvenais veselība un vēlreiz veselība pārējais viss būs. Jums arī veselību un daudz iedvesmas un visu, kas jums nepieciešams nākamajā gadā. Paldies, lai jums izdodas un izturiet līdz galam. Paldies! Čau, vīri! Čau! Tikko stikla studijā Dons kopā ar Ozolu salauzts sirds izskanēja skaļi un skaidri, un arī Doma laukumā varēja pamanīt. Sveicieni visiem, kas mūs te klausās tepat, un arī priecājās par šo. Ņēma un dziedāja līdzi. Tie izklausās, ka radiohits, jā? Radiohits būs. Šitais varētu aiziet. Šitais varētu aiziet. Labdarības maratons dod 5 no 17. līdz 23. decembrim. Latvijas radio aicina būt kopā pa īstam.